Nu, ko 4. decembrī vispār man bija jāfilmē jau mans pirmais podcasts, bet viss nojuka, jo viesis nolēma, ka pašlaik vēl nav gatavs tam. Tad kādu laiku es stāstīju visiem draugiem, ka es filmēšu podkastus. Tikmēr daudz man draugu paspēja jau to izdarīt pirms manis. Bet tagad beidzot ir mans pirmais viesis. Tadadadam! Tā ir mana māsa. Jā. Un nevelti ir šāda intervija, podcasts būs, jo mums būs ko pastāstīt. Fons, laikam, daudz ko izsaka. Jā. Bet sāksim mēs ar to, ka es gribu vispār māsai paprasīt lietas. Nu, viņa nav baigi sociāli aktīvā, tāpēc ļoti daudziem varbūt būs tāds. Kā viņa teica, man jāieraksta pasē 3. vārds, ja? Māsa. Jā. Anets māsa. Jā. Tā man pazīst lielākā daļa cilvēku. Jā. Nu, lūk, un lai cik Elīna savā Instagramā izskatās tāda, tāda bitch face, varētu teikt, jā. Jā, resting noteikti. Viņa ir ļoti tāds salīdzinoši kautrīgs cilvēks, varētu teikt. Nu, īpaši, kamēr iejūtās. Jā, veiklā ar pārdevēju gan jau, kas varētu runāt, bazarēt, cik es gribu par jebko, par bulciņām, vienalga kūciņām. Bet tik līdz runiet par kameru, skatuvi, publisku stāšanos. Jā. Jā, mums ir māsas, pastāstīšu mazliet viņa mūsu tādas pirmsākumas. Mums sākumā bērnībā nebija pārāk labas attiecības. Jā. Viņa bija mazs. Cik no es atceros? Īstenībā ļoti daudz ko neatceros. Bet, tu atceries visu. Jā, viņa bija mazs mežonāns, kurš vienmēr taisīja visādas sūdzes. Un tā Elīna, kas ir tagad, un tā Elīna, kas bija bērnībā, tie tā kā divi dažādi cilvēki. Es skatos uz to viņas bērnības bildi, man liekas, sīkais parazīts. Un man vēl tam visam ir jānotic, jo viņi man stāsta, un es stāvu vienkārši. Jā. Tā bija es. Jā, bet tiešām tā varētu būt, jo tagad viņi tā kā pilnīgi cits cilvēks. Un es varu tādu vienkārši viselementārāko piemēru. Es tur centos, tā kā mazā māsa, it kā man pusauģu vecums. Mamma liek man viņu bieži skatīties, un es domāju, labi, man vajadzētu varbūt tā kā kaut kā saņemties, cerēt, varbūt tik ļoti neborzīt uz viņu, nedusmoties par visādām lietām, ko viņa dara, visādi sūdu reāli. Viņa man tieši darīja visādi sūdu. Un tad es viņai tur tāda puslima, bet jau tā kā uz izveseļošanās pusi, un ir vasara ļoti karsts, un tur viss ēda saldējumus. Es, protams, gāju ar draugiem ārā, man viņi visur bija jāvazā līdzi, tāpēc, ka viņai nebija kur palikt. Un mēs ejam, viņa saka, māsiņ, man tik ļoti gribās saldējumu. Es saku, bet mamma tev neļāva. Bet es palieku veselāka, un man sirsnīgi kūst, es domāju, tas mazais bērniņš, viņam tā gribās saldējumu, man tik žēl. Es saku, labi, bet ēd lēnītiņām tikai, tad, lai tev nesāp kakliņš, un tā es saku, bet ļoti, ļoti lēnām. Es saku, nesaku mammai, mamma nostīs savādāk. Kā jūs domājat, kas bija pirmais, ko viņi izdarīja, ka mamma ienāca pa durvīm? Mās man iedod saldējumu, hē! Tas vienkārši sīkā zrazai tirst. Tas ir, kāpēc? Man pašai jautājums, kāpēc? Tieši kāpēc? Es vairs nedabūšu saldējumu tādās situācijās. Kāpēc tā jādara? Jā, ak, Dievs, tas bija rēcīgi. Viņa bija tāds, mazs figūrs, un tas bija vēl visādi. Viņa man kur vien varēja stučīja, ko vien varēja tā kā kaut kādu riebeklību izdarīja. Viss bija vienkārši tā, ka viņa darīja visu, lai viņu besītu tik ārā. Bet pēc tam mums dzīve sagriezās tā, kā viņa sagriezās, un kaut kāds posms bija diezgan smags, es jau biju izvākusies. Māsai viņš vispār nebija viegls, un tajā brīdī kaut kādā momentā mums tās attiecības baigi uzlabojās, jo man arī bija piedzimušas jau sīkās, viņi brauc bieži pie mums ciemos, pieņemsim tur Martu paskatīties, jo viņam arī jau bija pieaugušāk, viņam kaut kur vajadzēja iziet, tā kā pa dienu. Viņa bija kaut 12, laikam, apmēram 10-12 gadu kaut kas tāds. Jā, apmēram, tu man vēl par krustmāti iecēl, man liekas, man bija 11. Jā, 11, es ieliku tev pa krustmāti Martai. Un tad viņa brauc pie mums kaut kad ciemos, kaut kad paskatīties tā kā Martu, tur padzīvoties, paspēlēties ar viņu kopā. Un tā mums tās attiecības sāka mazliet uzlaboties un veidoties ar vien labākas. Un pēc tam, tā kā viņa jau izauga pavisam liela, tad notika tas moments, kad es redzēju, ka viņa ļoti smuki krāsojās. Un viņa nevarēja atrast, ko viņai tālāk dzīvē darīt. Es skolas laikā vispār tas bija problēma. Visu laiku domāt par to, kur iet, ko darīt. Visi spiež uz to, ka visu laiku tā augstskola, protams, augstskola ir forša, un tas ir forši, ka tev ir dokuments un izglītība, bet kad ir tieši runa par to, uz kuriem virzieniem mēs varētu iet, tad nekas, viss ir pārsvarā kursu veidā, nekas nav ar tādu
Izglītība. Jo tev jau var teikt, ka tu teici, ka strādā par vizāžistu, un visiem likās, kas tas par darbu. Kas par darbu, jā, man tieši tā arī bija tādas reakcijas. Vienmēr, ko tu normāli strādā? Jā. Un tad es ieraugot to viņas talantu, es viņai teicu, klausies, man liekas, ka tev vajadzētu tā kā varbūt tās mēģināt šito virzienu. Krāsot citus cilvēkus. Jā, bet viņa piekrita, kaut kā es viņu pierunāju, un sākās viss ar to, ko es izdarīju. Kad bija tas pirmais izbrauciens lielais uz make-upiem. Tas bija pirmais? Viens no. Jā, tiešām es vēl nebiju vispār iesildījusies. Man saka, ka tu jābrauc grimēt ar latviešu slavenības. Nē, es viņai nepateicu to sākumā. Jā? Jā. Es tev pateicu to pa ceļam. Tu man zvanīji, tu teici, Anna, ka tev nostīšu. Es domāju, ka es raudāšu. Man sākās histērija, es atceros. Tā ir spilgta emocija, ļoti spilgta emocija. Jo es gan arī atdevu gals tajā taksī. Viņš palika tajā krēslā piešūt vienkārši. Es viņai teicu, ka viņai jābrauc, varbūt pagramēt kaut kas aizskatuvē un blablabla, bet tā neko precīzi. Un viņa jau ir ceļā uz turieni, un viņa man zvana no turienes, viņa saka, es tevi nositīšu. Viņa saka, vienkārši. Man histērija, es kaut kur varbūt tur pat atrast saraksts, vienkārši histērija. Es ļoti spilgti atceros to brīdi. Es sēdēju tajā taksī, un es domāju, es reāli nekāpšu ārā. Es nezinu, kā viņi tiks galā, bet es nekāpšu ārā. Es jau visu kārtas vēl kārā. Tā, man ir slikti, man rotinieks, man vēl kaut kas. Un viņa man saka, es nezinu, kā tu to dari. Viņa saka, tipa, tu zini, ka es ja tu man pateiksi, ka jāiet krāsas slavenības, es nepiekrīstu. Bet te pašā laikā es zinu, ka viņa izdarīs to ideāli vienkārši. Un es tādu, es uz viņu paļaujos uz visiem 100%, un es zinu, ka es viņu varu aizsūtīt savā vietā. Jo es pati toreiz netiku, es teicu, Elīna, tu varēsi, tur būs viss forši, un tā tu dari ļoti labi. Viņa saka, tu man paņem tā kā pie krokodīliem. Jā, vienkārši ies par iekšā un tiec galā izdzīvot. Viņa tika galā tik izcili, ka pēc tam tie cilvēki jau zvanīja patiešo viņai. Jā, kas bija ļoti šokējoši. Un tas, starp citu, iedeva milzīgu pārliecību par to, ka tu reāli vari. Īzeks tāpat bija katru. Es zinu. Tas, ka es reāli, man panika, un šī ir rēts. Viņai viss vienmēr likās smieklīgi. Bet, ja es būtu viņas pusē, es gan jau kādu domātu, ka smieklīgi, jo es zinātu, ka viss būs labi, ka tā drāma pa lielumiem ne par ko. Jā. Es domāju par to, ka man ir anxiety un vienkārši emocijas through the roof, un man ir presiņš. Bet tā jau viss. Man arī tagad liekas smieklīgi atceroties viss tas moments, reāli. Es negribas rēkt, tas atceros. Tur jau mums tagad tā necenzētā versija, kā es jūtos, bet, kā es jūtos, tas bija. Mūsu saraksti bija sastāvēja no pī. Anete pī. Jā. Jā, un tā mēs nonācam līdz tam, ka viņa sāka strādāt manā studijā. Principā viņa nestrādā pie manis, viņa strādāja pati uz sevi. Tā kā mums pat nebija izbraukuma un viss. Jā, viss viņa. Man nav tā kā lokācija. Jā, viņa bija savi klienti un viss, un es viņai devu kaut kādus klientus, un tā viņa uzaudzējās līdz tam. Mēs nonācām līdz tam, ka mēs sapratām, ka vispār viņas tādas kaifs pilnīgākais, uz ko viņa bija pilnīgi tāda pavisam, kas viņai vienmēr bija arī make-upā visperfektāk. Tas bija uzacis. Jā, man bija obligāti uzacis. Tas man bija tāds mans jājiem dzirdziņš. Man arī klients ļoti bieži teica, ka pats tā kā tu tās uzacis tik smuki tājas, un man tik smuki. Tev tik smuks uzacis, un tu man tik smuki krāso un viss un tā. Bet man arī uzacis bija tāds viens no svarīgākajiem kritērijiem, jo es vienmēr teikusi, tas man liekas savāk kopā visu skatu. Tā kā tev vajag to, lai tev ir tās uzacis, jo viņas izveido to sejas rāmīti kaut kādu. Jā, man kā lielai māsai vienmēr šausmīgi gribējās, lai Elīnai tomēr ir tas, lai viņai ir tā nākotne, man šausmīgi gribējās viņu kaut kur ievirzīt, lai viņa ir tur, kur viņai gribās būt. Tiems, ka viņa iziet cauri kādam miljonus variantiem, izmokās, vai arī pati pa sevi tur cīnās, pietiek jau, ka es tur cīnījos. Jau asaru izlāsi. Mēs esam 5 minūtes iekšā un viss jau. Jā, man bija kaut kā tāda atbildības sajūta, kad man vajag palīdzēt. Es ar to runāšu. Bet es arī atceros, kad par to uzaugšanu un kad mēs dzīvojām. Es īstenībā ļoti daudz pie jums dzīvoju, kad jūs dzīvojat. Kad mazā, jaunākā, vecākā meita piedzima. Es ļoti daudz pie jums dzīvoju, un es atceros, mums bija tā ragiem riktīgi, bet viņa bija, mums ir 14 gadu starpība, līdz ar to sanāk, viņa ir daudz pieaugušāka, un tā dzīvošana kopā, tas ir tā kā ar jaunu cilvēku, kad tu dzīvo kopā, tad jūs sākat saprast kaut kādas lietas, kas vienam nepatīk,
un tad viņi man piekriģēja. Visam tu man diezgan daudz arī uzaudzinājies, teikšu. Tā varētu teikt, jā, kad diezgan liela kaut kāda to posmu, īpaši tos pusauģu gadus ļoti daudz laika pavadīja pie manis. Un tad tā sanāca, ka kaut kā sanāca gan tas visas sarunas, gan arī ar savu piemēru, ko es daru. Jā. Un tad tas viss sāk ļoti interesēt. Lūk, un tad es sapratu, ka es viņai gribu uzdāvināt kursus uz acīm. Starp citu, pie Denisa viņam ļoti forši pasniedzēja bija, kas mācītās uzacu laminēšanas, un korekcijas un visu pārējo, jā, un tad es biju pie viņas, es biju kā modele, bet toreiz man laikam taisīja cita meitene. Tāpēc, ka bija tu modele, un Marta bija otra modele. Jā, viņa taisīja uz manis kā rādīt, man liekas, tā pati vadītāja taisīja. Nē, tev taisīja cita meitene. Es pat atceros, viņa bija, es nezinu, kā viņa sauc pēkšņi, bet viņa bija tumša čirkaina mati. Jā, pareizi, jā. Un es Martai taisīju. Jā. Un tad uztaisījām tās uzacis. Tā bija pirmā un pēdējā reize, kad es dabūju laminētas uzacis. Burtiski reāli. Jā, tā arī bija. Kopš tā laika. Tu nebija toreiz plānota kā modeli. Man liekas, tu vienkārši brauc līdzi, un viņai nebija meitene. Viņai neatbrauca meitene, pareizi. Jā, laikam kaut kas tāds bija. Bet tā ir tiešām pirmā un pēdējā reize. Mēs, man liekas, tur miljonus reizes mēģinājām sarunāt, kad varētu beidzot uztaisīt to uzacis. Jā, mēs kopš tās reizes visu laiku mēģinājām sarunāt, un tā arī nekad nesarunājām. Jā. Kā kurpnieks bez pagājuši cik gadi? Daudz? 4, 5? Nē, es ar Ervīnu kopā 5. Jā. Ko? Jā, vienkārši. Vispār, ja mēs tā padomājam, cik es ilgi tas uzacis taisi, ir kaut kāds 7 gadi, 8. Nē, nav iespējams. Nē, tu make-upu taisi tik. Uzacis tu sāki taisīt, citu, man liekas, kopš tu jau biji ar Ervīnu. Jā, jo tāpēc, ka mēs ar Denisu iepazināmies tikai tad, un Denis pazīstu 4 gadus atpakaļ, 4, tad tu taisi uzacis. Jā. Jā, 4. Jā, jo mēs tieši ar Denisu, kad iepazināmies tajā pašā izstādē, es tev nopirku arī kursus. Jā. Tas bija reizē. Jā, es piegāju pie viņu, un tur tajā stendā nopirku tos kursus uz vietas. Man nav tāda liela krīze par to, cik ātri liekas laiks skrien. Jā, bet vienalga 4 gadi ir daudz. Tur reāli 4 gadus jau es uzacu speciālists, tā ir liela pieredze. Tas nav tā, ka... Tā. Jā, es tāds pavisam skamur. Visu. Jā, tā ir ļoti liela pieredze īstenībā jau, un man liekas, ka tu esi kruts uz uzacis speciālists, un cik man klients nāca pie viņas uz uzacīm, vienkārši visas sajūsmā. Jā, man īstenībā tiešām ļoti daudz ir. Protams, ir kaut kādas gaumes lietas, jo es zinu ļoti daudz meistars, kas arī tā ir savādākā stilā. Jā. Bet tas ir skaidrs, ka katram ir savs, un tāpēc ir tā, ka meistari ir tik daudz, lai var izvēlēties katru, kas... To, kas tev vislabāk patīk. Jā, tas ir forši. Lūk. Kā tu pati visā šajā piedzīvojumā esi jutusies no visas, no tās, šis bija tā kā stāsts no manas puses, bet padalies vispār ar savu to, es tev vienkārši visu laiku kaut kur iebāzu. Jā, stresiņi man normāli visu laiku bija, bet, ja mēs skaidrs, ka par tiem stress vienmēr ir bijis, bet pēc tam ir tāda forša gandarījuma sajūta. Un es esmu vienmēr mūžam pateicīga par to, kur māsa man ir iebīdījusi, tāpēc, kad es varbūt maz par to runāju, bet es esmu tāds cilvēks, ja es reti par to. Nē, tu man esi 100 reižu, man liekas. Labi, jā, bet man liekas, ka varbūt varētu biežāk, jo zinu, kā katra reize ir tāda, ka liels paldies, un es vispār esmu aizdomājis, pa laikam, kad tas, kur es esmu nonākusi, tas jau nebūtu tāds, tas būtu pilnīgi cits stāsts, ja ne tu man būtu jau iebīdījusi kaut kur iekšā. Es varētu būt visu kaut kur, man liekas, strādājis un domājis, kā ko. Bet es noteikti nebūtu tik laimīgi bijusi. Jā, tu jau biji izmēģinājis toreiz to, kas ar saldējumu tad tirgot, tad vēl kaut ko, tas bija viss. Jā, bet vienalga stiltu tā kā tādu. Tādu stabilu darbu tiešām nebija darījusi. Bet noteikti nebija nekas tāds, kas man arī tā uzrunātu. Tās lietas vismaz ir tādas, kas man tiešām patika. Es nejūtos tā, ka man ir piespiedu kārtā. Līdz ar to man ir ļoti paveicies. Es tiešām zinu ļoti daudz cilvēku, kas sūdzas par to, ka viņiem ir office darbs. Viņi nedara to, ko viņi grib. Viņi nedara to, kas viņiem patīk. Viņi sēž no rīta līdz vakaram pie tā datora. Un es arī vienmēr ar saviem draugiem un pazīstamajiem teikusi, ka ir ļoti svarīgi arī to hobiju. Es saprotu, ka dzīve piespiedus ir darīt tādu darbu, bet hobijs arī jāatrod. Man paveicās, jo mans hobijs ir
mans darbs. Es arī visu laiku savam klientiem stāstu to, cik forši ir, kad es darba nāku ar kaifu, ka man ir prieks to darīt, ka es atnāku un kad es, ka man ir forši, ka es darīju, ko es gribu. Jā, un tagad, pat, kad ar mazo sēžu mājās, es citreiz atvedu viņai kaut kādus Exceļus, jo tagad viņa arī Spaikā mums palīdz, jo es, pieņemsim, pati tur līdz galam kaut kādas tās lietas man riktīgi nepatīk, bet Elīna vairāk zina, es atbraucu, es saku, mās, paskaties, kas tur bija jāizdara, tur to Excel, mēs tur to tabulu tur kaut kādu taisījām. Viņa tad, Dievs, cik es labi jūtos, tagad var padarīt kaut ko pastrādāt man tāds. Ok, atgriezies ātrāk no savu dekrētu, lūdzu. Bet ar tiem cipariem arī bija interesanti īstenībā, jo mums sākās viss ar to, ka tu radošs cilvēks, es tā kā vairāk kā esmu uz radošo, un pēkšņi viss vienkārši pārgāja savādāk. Bet es atceros, tas bija sākās ar to, ka rēķini, visādi papīri, māsai bija histērija. Un es atceros to vienu momentu, ka man notika rīktīgs klikšķis, ka viņi sēž pie tā datora un viņi reāli gatava raudāt, jo viņi ir kaut kādi dokumenti, tur bija, es pat neatceros, par ko gāja runa. Vai rēķini, vai kas, un viņi vienkārši reāli sēž, un viņai, viņi ir slikti metās no tiem dokumentiem. Reāli. Jā, un to man bija tāds, labi, es savā galvā, es domāju, es mēģināšu saprast, kas jādara, un tā kā es noņemšu tos grožus no viņas pleciem, jo viņa tas rada tādu stresu. Man ir stress laikam par jebko, kas ir jauns, burtiski. Jā. Mēs braucām Spāniju uz karuseļiem, labi, es atceros to Spāniju kā vienu no spilgtākajiem piemēriem, bet arī ar tiem karuseļiem jābrauc. Ir viens karuselis, kurš man biedē ļoti. Aneta tāda, kas tur tāds ir, nekas tāds nav. Es uz tā karuseļu ar viņu uzkāpjot, būšu nereālā stresā. Un tad, kā savukārt viņas vecākā meita nereāli nervozē par to karuseli, ka viņai ir jākāp virsū un jābrauc to karuseli, un viņa bija tādā stresā un tā. Man savukārt tas nomierināja, jo es saprotu, ka man jāuzņemās tie atbildības groži. Jā, kad kāds ir lielākā stresā nekā tu, tad tev ir pēkšņi tāds, tad es varu saņemties. Man ir tāds, es saņemšos un es izdarīšu. Tāpēc, kad man negribās, lai kāds nervozē bez mazvai. Ja tu esi pilnīgi mierīgi, man liekas tā, tad es drīkst nervozēt. Ar savu vaļu un visu. Jā, tad tiem dokumentiem tā es pamazām. Un beigās mēs sapratām, ka tas vispār ir Elīnas jājam zirdziņš. Man patīk, tu domājies. Viņa ciparos, viņa bija matemātikas heiteris vienkārši. Es arī, bet viņa arī. Tas bija pilnīgi vienādi. Mēs apstiprinām, mēs nevaram ciest papīrus, mums nekas nepatīk. Viņa tagad tur viss tur tas cipariņš, tur viss tik perfekti. Tas tev? Jā. Es izkāpu no šī uzdevuma. Man tiešām tā kā pat patīk. Bet radošums jau tāpat nav pazudis. Nav. Līdz jauns produktiņš, tam man ir, ko mēs varam taisīt? Jā, jo viņa tagad arī jāī kursus izgāja un arī ar to sākas mācēt darboties. Mums ir tādas foršas lietiņas, tur jau kaut kādas taisas, kaut kāds apsveikums, kas bija Valentīna dienā un vēl kaut ko. Bildīts, visādi tāds lietas un tiešām. Tas mākslīgais intelekts būs kaut kāda, tā pasaule iet uz priekšu, visam tam jātiek līdzi, un arī visiem uzņēmumiem jātiek līdzi, lai varētu. Jā, bet redzi, tas arī nav mans. Es nekad nevarētu sēdēt pie datora un domāt, kā man tur kaut ko ierakstīt. Man vienkārši tāds, iedodiet man produktus, pačamdīt, formulas uztaisīt, vēl kaut ko. Piesēties pie datora, sēdēt un strādāt, no way. Viņai atkal tas radošais ir vairāk tāds tehnisks laikam. Jā. Acīm redzot, vizuāls jau arī. Man jānoliek visi te produktā, lai smuki. Tas tāpatās. Beigās jau tik un tā bilde top uz tā datora vai telefona vai tas video. Un tur atkal tad aiziet visas mūzikas lietas, jo mūzika jau ar mani ļoti saista. Jā. Lai viss tur viss smuki sakombinējās. Un es biju pamanījis, un Aneta jau arī bija pamanījis, kad zem Arakiem Spike video tur cilvēki ir rakstījuši komentārus, ka ļoti mūzika sakrīt ar video. Jā. Tas vaibīši. Un tas lielākoties viss ir viņas nopelns. Redz, tā mūzikas skola nepabeigtā. Nebija velti. Jo vecamāma viņai to līdz šai baltai dienai nevar piedot, ka viņa pēdējo gadu mūzikas skolā nepabeidz. Tiešām, kas tas? Es pat zinu. Es domāju, ka man ir attaisnojums. Man mūzikas skola bija atsevišķa no parastās skolas, un man bija attaisnojums, ka es nepabeigšu skolu, ja es aiziešu, ja es turpināšu iet mūzikas skolā. Jā. Es gan nepabeidzu nevienu otru. Vienkārši negribēju mācīties. Tur vispār pilnīgi nekāda atšķirība nebija. Tāpēc tas bija spekulēšana. Bērni tā saka, neticiet. Es vienkārši negāju skolu.
Labi, mēs mācībās abas neesam bijušas beigie ģēniji, bet es te teikšu tā, ka es nevarētu teikt, ka man skola arī kaut ko baigi daudz ir iemācījusi. Kaut ko viņa man ir iemācījusi koordinēt citus cilvēkus, lai viņi manā vietā kaut ko izdara. Tu iemācies to, ko dara skolotājs pa lielam. Viņām vajag izreikināt tos uzdevumus, un viņas to liek. Es mēģināju atrast kāds, kas mācās manā vietā lielākoties. Jā. Bet es teikšu tā, ka īstenībā skolām šis būtu jāņem vērā, jo tāpēc, kad saka, tur nešpikojiet, vai tur nedodiet nevienam, vai tur nelietojiet mākslīgos intelektus un tā tālāk. Mācēt, kur atrast tā kā pareizās atbildes ir lielāka māksla nekā paturēt to visu savā galvā. Un tas ir 100%. Tas jau ir kaut kāds talants, man liekas, ir atrast. Jā, tieši tāpat kā atrast, pieņemsim, viens ir spēcīgs matemātikā, viens ir spēcīgs ciparos, piemēram, viens ir super, spēcīgs kaut kādās formulās un bioķīmijā. Un tas, ka mūzika ir jāmāk visiem. Arī, vai ne? Excuse me. Jā, vai ne? Vizuālā māksla, ka tev jāmāk ir taisīt tur tās lietas un tā, man liekas. Tieši tā, tāpēc es uzskatu, ka skolā būtu jāmāk ne tikai mācīt kaut kādas lietas, kaut ko virspusē, bet, ja tu zini, ka ir kāds klases biedrs, kas māk labāk, ka tu drīkstētu iet pie viņu un konsultēties, un tas ir ok. Jo tāpēc, ka tu taču arī neesi gan ārsts, gan grāmatvedis, gan fotogrāfs, gan videogrāfs, gan viss kopā. Tā kā nevar matemātiski nekad pišķamdīties visās jomās. Bet atkal, Marta arī bija situācija vienreiz, kad viņai bija jāiedzied uz atzīmi. Viņai bija jādzied uz atzīmi. Dziesma. Es neatceros, es noteikti audio varu kaut kur atrast, bet vienkārši, viņai jādzied uz atzīmi, jūs tos audio dzirdētu. Jūs negribat. Nē, tur ir, kur tu teici, gailīti man. Un tā kā cik taisni viņi nodziedās, tik viņai būs laba atzīme. Kāpēc? Cilvēks nevar nodziedāt. Nav viņai nedzirdi ne balss. Un katrs audio paliek ar vien augstākā tonalitātē. Un vienkārši jau drīz jau līdz spiekšanai. Jo viņi tā cenšas, nabaks iemācīties to dziesmu. Un viņi saņem tāpat sliktu atzīmi, laikam beigās, ne? Laikam jā, un es atceros, ka es biju ļoti dusmīgi, man liekas, rakstīt skolotāju par to, ka tas nav ok. Es starp citu runājot par ļoti dusmīgi, un tas pēkšņi ir savun skolas savilku arī tai pašā bērnībā, ka man tā ar māsu riktīgi besīja ārā. Bet man bija tāds, manu māsu neviens neapbižos, izņemot mani. Jā. Ja viņai kaut kādas sūdzes sanāca skolā un kaut kāds skolotāji mēģināja, tur vienā skolā viņi mēģināja viens skolotāji ļoti pazemot, es uzsprāgu tā, ka tur pēc tam zvanīja manai mammai, lai risinātu problēmas tikai ar viņu, bet arī ar mani, kura pat nemācījās tajā skolā. Es atceros, es pat uzzināju, ka tu nāksi uz skolu skaidroties, es biju šokā. Jā. Tu nāksi skaidroties? Nē, es toreiz sēdēju klāt. Bet tev bija jāliek ieskaita. Nāca skaidroties. Arī nāca skaidroties, pēc tam pārunāt par to pašu situāciju. Jā. Jo viņi sāka tev topīt virsū un kaut ko sist par rokām, ka tu tā kā tur Jā, tu nevarēji nospēlēt, un viņi tev riktīgi tā topīja virsū. Un viņi pēc tam arī meloja, ko es esmu teikusi. Es īstenībā nebiju teikusi tā, kā viņi man tur pasniedz un tā. Vienmēr sakot, jā, es savu mācāju stāvēju. Kā es viņai besīju? Jā, tā bija mana māsa, un neviens viņu nevar apbežot. Jā, bet viņi arī dabūja pasmieties par mani. Es atceros, man nebija bildi kaut kur ar tām tenis bumbiņām krūšu vietā. Tāds mazīgs 2 tenis bumbiņas abās smadzenēm krētiņu. Jā, tas bija rēcīgs visāds. Es kaut kāds pigors par viņu arī darīju. Bija kaut kādi daži labi momenti arī bērnībā, bet noteikti ne uz ilgu laiku. Jā, ātri pārgāja. Elīna ātri izdarīja kaut ko, lai man viņa besītu atkal. Jā. Kāpēc mēs vispār visu šo stāstam? Kāds mums ir tas posms bijis ejot cauri? Jo tad, kad es palaidu savu spēku zīmolu, es jau no paša sākuma, un Elīna sāka pie manis darboties, no paša sākuma viņai teica, ka man ļoti, ļoti gribētos, es viņu tur tajā vizāžā esmu ievirzījusi arī kaut kādās tur tajā uzacīs un tā tālāk, un tad viss tas darbiņš, ko es viņai dodu. Bet man gribās, lai viņai arī kaut kāds cits stabils pamats, ka pieņemsim tajā pašā laikā, kad viņa aiziet tajā dekrēta atvaļinājumā, tāpatās pieņemsim kaut kas būtu, kas viņai nestu vai ienākums, vai tā kā ņemot vērā vēl jau vairāk tagad, kad parādījās bebis, bet tad vēl viņai nebija bebis, ka mums bija tā pirmā doma. Jā. Mēs tad, kad laidām ārā šampūnus, mēs domājam, ka varbūt tās varētu uztaisīt šampūnu čirkainiem matiem, bet tur mēs arī izmeklējām visādas formulas un pagaidām no tā, cik mums bija piedāvājuši, tur īsti nekas tā neapmierināja līdz galam. Nebija arī tā dviežuka, tas vaibiņš tāds. Jā,
Nu, Elīnai vispār ir tāds, viss, kas ir viņai, viņa, nē, man nevajag, kur tad es tur, līdīšu, un ko tad es tur taisīšu, man neko nevajag, un es viņu tikai visu laiku, tu vajag. Tas ir Anetes, tā kā tīra Anetes, tad man ir uzreiz. Mās, es par tevi priecājos. Jā. Viņi ir man tāds, man liekas, viens no lielākajiem cheerleaderiem, vienkārši, kas fonā stāv vienmēr ar tiem pušķīšiem, un visur vienmēr. Jā, principā visi mani ģimene, bet māsa vienmēr tā kā visā tajā, pat cik mēs strādājam arī kopā, tad viņa vienmēr pirmā ir tā, kas tur, visi ir forši, vienkārši tā priecājās. Un tad viņa palika stāvoklī, un man tāda lampiņa galvā, kčing, es zinu, ko es gribētu. Bet, protams, kad, ņemot vērā, kamēr viņa vēl ir stāvoklī, tu nevari darīt to, ko tā kā tu domā, ka tas varētu būt nākotnē. Gaidot bebi, parasti mēs cenšamies tādas lielas lietas priekš netaisīt nekādas. Zin kā māļticības un viss kaut kas. Jā, un tad, bet to mēs paralēli jau sākām jau visu darīt tajā virzienā, bet nevienam neko neteicām. Un tā, ka bebis piedzima, pagāja kaut kāds laiks. Mēs jau bijām jau atraduši jau formulu, sākuši visu darīt. Un es viņai saku, ka jā, man liekas, ka tā mūsu ideja ir jālaiž gaisā. Man Elīna saka, jā. Mums vispār viss tik ļoti sakrit. Bet, jāpasaka, kas tas ir, un tad var turpināt par to, kā līdz. Sākumā vēl gribu to mazliet, to man doma. Es atceros, ka tad, kad pieteicās tas bebis, tad es sapratu sev iekšā, ka es gribu 100%, lai viņam ir tā kā kaut kāds, kā pūriņš veidojās, lai viņam arī ir tā stabilitāte, tā kā, lai jūs kā ģimene varat viņam arī iedot to stabilitāti, un tas ir nenormāli svarīgi, tā kā, jo ņemot vērā labi, kamēr tu esi tur viena, vai kamēr tu esi ar savu vīru vai puisi, tas ir viens, jūs varat cīnīties pa dzīvi paši pa sevi, kā jums tur sanāk, bet tad, kad ir maziņš, tas jau ir pilnīgi cita atbildība un cits, un jā, un es teicu, ka man ļoti gribās, lai tas viss tā aiziet tā forši, un lai ir arī kaut kas tavs. Jā. Un ko viņa uz to atbildēja? Nē, tas jau nav mans, tas jau ir bebim. Jā. Viņa kārtējo reizi, ne jau man, nē, es neko. Bet tā ir laba taktika ar manu domāšanu, jo kas man pat zinuli ieslēdzās, tiklīdz tas nav mans. Tiklīdz tas ir bebīši, man davai šito, davai šitā. Jūs nevarat iedomāties šito logo. Viņa uztaisīja burtiski pāris minūšu laikā, kad mēs sapratām, ka būs vienkārši, tas ir tā kā insane. Parasti tu mokļies ar to, ko būs. Un mēs paņēmām meitenes, kas mums pēc tam nostrādāja visu līdz galam, tā kā, kur mums vajadzēja visu tās tehniskās lietas salikt uz tās pudelītes un visu pārējo, kad jau formula bija zinām un viss pārējais. Mēs visu prasījām, lai viņas smuki saliek. Un viņas uztaisīja arī vēl kaut kādas 5-7 variants. Kaut kāds vairākas versijas, bet mēs ļoti nonācām pie tās pašas pirmās skicītes. Pati pirmā skicīte vienkārši bija. Mēlnrakstiņu vienkārši un palielam to jāaptaisīja līdz tam, kad tā kā mums būs Baby Renē kolekcija. Konfeti. Jā. Kā mums viss sakrita, Tas bija vienkārši kaut kāds crazy. Viņa man kaut ko pasaka, es tieši to pašu domāju. Jā, un visvairāk bija par to Renē ar to ķeksi, kas nav tā kā latviski. Man bija tāds, ko? Es viņai gribu, es varu muti vaļā, un viņa mani pārtrauc tajā brīdī pa telefonu. Viņa saka, klausies, man liekas, ka to vajadzētu tādu, tā kā franču. Man tāds, tas bija tas, ko es tikko tev gribēju teikt pa telefonu. Tā kā pat tāda ķekša padarīšana var ienākt tev galvā, ka tieši tas pats varētu būt. Un es arī pat nosaukumu, ka pateicu, kad es pateicu, ka varētu būt Baby Renē, tad viņa tāda, es tieši to pašu domāju. Jā. Jo, kā viņai bebītim ir 2 vārdi, Kristens Renē, un mēs to Kristens likās, ka tā kā nē, bet tas Renē, kas ir tas otrais vārds, likās, ka viņš būtu tik ļoti piestāvošs tieši tādu bebīšu kolekcijai. Jo principā tāds vārdiņš Renē var būt gan meitiņu, gan zēnu. Jā, tas ir, kā viņam bija, kur sākās ar manu problēmā. Bezdzimumu, nē? Es vienkārši tās maržām veikalā pateikt. Unisex vārds. Jā. Nu, lūk, un viss mums ļoti patika. Vienkārši viss, katrs vārds, katra zilbi, ko mēs runājām, mums vienkārši bija, jā, es tieši to pašu domāju. Un pat tā puķīte.
Jā. Pat puķīt, cik puķīšu variants pēc tam mēs vēl apskatījāmies. Un šī bija vienkārši, nē, šī un viss un punkts. Jā, mums arī meitenes taisīja to logo un aplaisīja visādi tos vārdiņus, arī to puķīti pa vidu. Un puķīti pa vidu bija tā, ka, ka viņu taisa, un mēs kaut ko tur pielabojam pa labi, pa kreisi, pa labi. Un tā kā visu laiku kaut ko pielabojam, un es tā beigās paskatos to pašu pirmo to skici, kas bija, ko jums. Jā, un mēs pa lielam viņām esam, tu arī tur vēl vairāk pateici, tieši to pašu, kas jau bija tajā pašā pirmajā skicē uzmetums kā virsū. Tā kā mēs gribam pa lielam reāli to pašu. Jā. Nepamanot nemaz. Mēs visu laiku aprakstījām, kā mēs gribam. Jā. Tieši tā kā šitien bija tas pats pirmais, ko tu uztaisīji pāris minūšu laikā reāli. Jā, pie tā mēs arī palikām. Un tā. Un visas zvaigznes sakrita, visas sakrita, domas mums pilnībā sakrita, un tad mēs sapratām, ka tas ir tas, kas tā kā, tas būs mans māsiņas produkts, ko mēs laidīsim gaisā, un tas būs mana krustdēliņa mantojums no manis. Es jau nevaru teikt. Pūriņš, nevis mantojums, es netaisu vēl mirt. Nevajag vēl. Tas būs manu krustdēliņa pūriņš, un man liekas, man tā kā liekas tāds, Dievs, cik forši es nevaru, man būs mažījuma bebim savu kolekciju. Tas ir nereāli cools, man liekas, jo visā pasaulē esmu izlielījusi. Es taču nebūtu, ja tas būtu kaut kas mans, tā. Viņi sēdētu un klusētu, viņi nevienam neko neteikt. Es kaut kad varbūt vēlāk. Man šeit nav izpalīdīšu zem galda, šeit man nav. Bet es esmu ļoti priecīgs, jo viņai bija ierakstījis vienmēr riktīgs un nostalģiskais uznāca, un tas viņai ierakstīja audio. Man ierakstīja tādu audio, kas tad vienkārši bimbāja. Es domāju, man ir reāli tik krūta krustmāte, manam bebītim. Es gan nezinu, ja man būs vēl viens bebītis, es nezinu, kā tu pārspēši to. Kā es viņam varēšu sagādāt kaut ko tādu, bet būs jādomā kaut kas. Tagad tev būs iespēja izpausties. Jā, bet tagad tas būs tev. Kā, es tev parasti iemetu kaut kur, un tālāk tiec galā pati. Jā. Šis arī būs tas gadījums, kad mēs, protams, iesim šeit roku rokā kopā, bet, šeit būs ļoti liela atbildība uz Elīnu, tā kā, jā. To aidīja viņā. Porši, es nevaru sagaidīt, kad varēs šitā tev tā. Čaptīt un trūs viss smuki, salikts un sadrukāts. Un cilvēkiem mājās stāvēs un būs viņiem pie bebīšiem. Un sastāvs ir vienkārši amazing. Turklāt, tas ir dermatoloģiski testēts. Mēs esam izgājuši pat šo te lielo papīru gūzmu, lai viņš būtu ar zīmi dermatoloģiski testēts. Nevis vienkārši kaut kāds, ko uzražojas un tā tālāk, bet tur ir ļoti nopietni tam visam pieiet, lai tas nebūtu tā kaut kā pa virsu. Jā, tā kā tas ir ļoti, ļoti, ļoti labs produkts. Pilnīgi bez aromāta, bebīšiem no 0 vecuma. Jā. Būs gan šampūniņš, gan dušas želeļi. Bebīšu var izmantot cik ilgi grib. Es esmu vispār bieži vien dzirdējis, ka pieauguši cilvēki arī izmanto bebīšu lietas, jo viņiem ir alerģiski jūtīgas ādas. Jā. Tāpēc pieauguši cilvēki palielam var izmantot droši. Jā, droši. Īpaši tiem, kam ir alerģisks vai kaut kādas problēmas ādas, šis ir vienkārši nenormāli labs produkts būs. Jā. Un dizainiski viņš arī būs tik skaists, ka man liekas, ka pat jebkurā vansistabā tas nebūs, ka tur roza, zila, zaļa, tur krāsaina pudele, viņš būs ļoti askētisks un izskatīsies. Jā, varēs jebkurā vansistabā turēt un nekautrēties arī, ja tu pats ir tāda mazgājies. Jā, palielam, man teikt. Kaut kā liela prieka. Tiešām nevaru sagaidīt jau. Tā kā mans pirmais podcasts bija par tā kā mūsu produkta reveal. Pat lielam, Jā. Tas bija tas galvenais, man liekas, tā odziņa. Jā, Anet ļoti ilgi, man liekas, domā, ko savu kā pirmo viesi. Jā. Un tad man viena diena. Elīna, man ir ideja. Stulbu frāzi atļaušos pateikt. Elīna vienmēr saka, tā tava frāze, man ir ideja, viņa saka, man paliek slikti. Jā, viņa man caur kauliem iet. Es tā kā jau tagad esmu kaut cik dzīvē nobalansējusies ar to savu uztraukumu vai kaut ko. Tā kā es jau visu kaut ko esmu ar viņu piedzīvojis. Man vajadzētu mazāk reaģēt uz to frāzi, bet viņa tā trigero kaut ko dziļi sirdī, pat ja tas būs mazākais sīkums, ko viņa man atbild pateiks, ja? Bet tā frāze, man ir ideja tā, vienkārši uzreiz kaut ko. Viņai agrāk pat bija tā, ka tad, kad es viņai pateicu, man ir ideja, un tas bija tikai vēl tas sākuma posms, ka viņa tikai sāka pie manis vēl krāsoties. Viņai izmetās pilnīgi viss pleķos šeit. No vienas es tādu, viņa jau uz mani skatās, es tādu, man ir ideja. Es saku, Hamelions. Viņai pilnīgi viss pleķains, viņa paliek bālu seju. Viss tas sarkans bālu seju. Tad nākamā frāze no manis ir negribu dzirdēt.
Labi, gribu, bet negribu. Jā, Jā, jo tas citreiz ir ļoti foršs. Viņas lielākoties viņas ir par iziešanu no komforta zonas. Jā. Bet es nekad, laikam, neesmu bijis cilvēks sēdēt komforta zonā. Man ir ideja, un tad daram. Un tad kā sanāks, nezinu, bet daram. Jā, tā. Un Elīna tāda, ok, es eju līdzi. Es nezinu, man baila, bet ejam. Vai ne? Jā. Tas ir tieši tāpat, kā stāsts par karuseli. Būs forši. Elīna, nezinu gan. Jā. Bet ejam. Tā tiešām būtu. Laikam, ja būtu otrādā, ka tu par to uztraukt, tas tur būtu, es domātu, kā atrisināt to. Kā atrisināt to. Jā. Bet pagaidām man ir labi šī tā, lai tu esi tas pirmais, kas saka, ledus lauzējs. Jā, bet te pašā laikā viņa man ir tāds atbalsts, tā kā bez viņas es nevarētu. Es tā kā nevarētu, reāli. Viens triggers, viss braudās. Man māsa, tas ir, ok, tur, kāda varbūt no malas liekas, jā, es viņu tur iestumu, un tā kā Dievs, cik tur viņas daudz labā ir darījusi. Bet viņa nevar iedomāties, cik daudz viņa manā labā ir darījusi. Tajos brīžos, ka man bija jāskrien no rīta līdz vakaram jāstrādā, un viņa skrēja un skatījās manus bērnus. Tad, kad es vēl strādāju tikai pa vizāžistu, man nebija zīmola, kad es strādāju, man liekas, 24/7, ka man bija viena tā vasara, ka es strādāju 29 dienas no vietas, cik daudz viņas sēdēja ar maniem bērniem. Mēs nebūtu sakrājuši to piķi tam manam zīmolam. Jo man arī tur vīrs strādā, un vecmāmiņa kaut kad varēja, kaut kad jūs ar Anniņu tur apsmainījāties, jā, bet principā jūs arī visvairāk tajā momentā, man liekas, kaut kad mamma piesadzot, mamma arī strādāja, tā kā, visvairāk sanāca tev un Anniņai. Tāpēc viss tas pamats, es esmu tas, davai, man ir ideja, bet viņa man tā kā tur viņā blakus vislaiku tā kā atbalsta, tā kā tāds, statīvs. Es bez tā statīva nesanāktu, man es kaut kur noveltos, ja man nebūtu tāda iespēja. Tā kā nav tā, ka es tev tur tikai visu. Tas viss ir tāpēc, ka mums tāds tandēms ir sanācis. Man liekas, ka viņam visu. Nē, tā nav. Jā, redzi, man tās lietas liekas tik pašsaprotams palīdzēt un ģimeni vienmēr atbalstīt. Jā, man vispār ģimene tā kā ir prioritāte visā pilnīgi. Kas man pēdējā kapeika būtu, un Aneta man piezinīt, ka viņa grib kaut ko ēst, un viņai nav ko ēst sadot. Viņai viss, un tā kā man tas ir tā, ka man ir vienalga kas, vienalga kā. Jā. Kā, es kā vīram vienmēr saku, man ir kaut vai koka būdiņā, bet kaut mēs visi būtu kopā. Man nedara koka būdiņā. Ļoti labi, vismaz nav tā, forši tad vienalga, jā. Es saku, vienkārši tā kā, lai vai kas notiktu, lai vai kā būtu, man ir ģimene pirmā vietā. Pēc tam viss pārējais. Maucam, daram, ejam uz priekšu, bet tā kā ģimene ir prioritāte. Un tad, kad viss tur ir kopā un viss viens otru atbalsta, man liekas, tad arī viss pārējais iet no rokas. Jā, tas ir, man liekas, izcila domāšana vienkārši. Viss kaut kas dzīvē var pazust, jā, bet man liekas, ka tiešām ģimene ir tāds zelta pamats. Jā. Un ir ļoti forši arī, zinot, cik daudz es sasniegts. Cik daudz es sasniegts. Nekā uz kaut ko. Tu joprojām esi par to, ka, protams, komforts ir komforts un ir forši, ka tu esi iedzīvojusies tur, kur tu esi, bet tas nemaina tās pašas pamatvērtības. Jā. Tās ir tomēr tik un tā palikušas viss svarīgākās. Cik sirsnīgi. Jā. Man liekas, ka mēs šīs burvīgās nots arī mierīgi varam noslēgt. Jā, nav jābim vairāk. Es pa ilgiem laikiem esmu izgājis no mājas uzkrāsojusies. Un tagad ir asaras acīs visu, gadreiz puspodkāstu laiku. Jā, īsumā jūs uzzinājāt mūsu mini tādu ļoti, ļoti īsā versijā mūsu dzīves tādu stāstiņu, kā mums ir gājis ar māsu. Tā pārskrējām pāri un tad līdz, kam mēs esam kopā nonākušas. Es esmu priecīga. Es bez tevis nevarētu. Kā mēs roku rokā laikam, jo es nezinu, kā darīt bez tevis tiešām. Jā, labi. Gan jau, ka kamerā izstās pēc kartupeļa, man izskatās pēc sirsnības, un tur gan jau ir kaut kā šī tā. Paldies visiem, kas skatījāties. Tas nebūs viss. Es, protams, nelaidīšu katru nedēļu ārā podkāstu, ņemot vērā man to, ka mēs joprojām strādājam pie vēl jauniem produktiem, izņemot šo 2 šobrīd. Tad man nav tik bieži laika resursi, lai es varētu šeit braukt un filmēties, bet man jau ir zināms nākošais viesis, un tur būs jaudīgi. Tur būs tā. Mēs uzzināsim kaut ko tādu. Es biju šokā. Jūs arī būsiet. Tiekamies. Čau.